Pieteikties projektam aicinātas valsts un pašvaldību dibinātās, vispārējās un profesionālās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādes visos vecuma posmos, kas vēlas iesaistīties Eiropas sociālā fonda plus projektā Kultūras norises kā pilsonisko līdzdalību veicinošs instruments. Dalībai projektā tiks atlasītas vismaz 20 skolas no 20 dažādām pašvaldībām, kas projekta gaitā sevi veidos par jau pieminētajām pieredzes pieturām. Kas nozīmē arī to, ka katra dalības skola šajā projektā ieņems nozīmīgu lomu ne tikai piedaloties, bet arī veidojot un gūstot pieredzi, kas vēlāk var noderēt citām skolām Latvijā. Pirmskolas izglītības iestādes, interešu centri un privātās izglītības iestādes šajā projektā diemžēl nevar pieteikties, bet tiek aicinātas iesaistīties kā dalību skolu partneri kopienu aktivitātēs vēlākos projekta posmos. Visu pirms būtiski pieminēt arī to, ka pieteikšanās un dalība projektā nav konkurss. Mēs nevērtēsim pareizās vai nepareizās atbildes, kā arī nepiešķirsim punktus vai procentus pieteiktajām dalības skolām. Tas nozīmē, ka pieteikuma sagatavošanā nav jācenšas uzminēt pareizo atbildi, bet drīzāk jāparāda jūsu domāšanas process un pieeja. Tomēr iezīmēšu to, ka pieteikumi tiks atlasīti un caurskatīti, lai pārliecinātos par to, vai tiek izpildīti pieteikšanās pamatnosacījumi. Un tagad īsumā par šiem pamatnosacījumiem. Pirmkārt, tiks skatīta pieteikuma veidlapas tehniskā puse. Tātad, vai vispār esat precīzi atbildējuši uz visiem jautājumiem un snieguši mums visu nepieciešamo informāciju par savu skolu un skolas komandu? Otrakārt, vai un kā esat definējuši problēmu jautājumu, ar ko skola strādās šī projekta laikā? Šeit vēlos vēlreiz pieminēt, ka mēs nevērtēsim pareizās un nepareizās atbildes. Tāpat problēmu jautājumu definēšanas gaitā ir svarīgi ņemt vērā to, ka projekta laikā mērķis nav pilnīgs problēmas risinājums, bet gan kompetences un uz problēmu risināšanu vērsta domāšanas veida attīstīšana un pilnveidošana, izmantojot kultūras norises. Treškārt, pieteikuma veidlapas atbilžu apkopošanā, jo īpaši sadaļās, kas saistītas ar motivāciju piedalīties un problēmu jautājumu definēšanu, mēs aicinām un ceram, ka tiks iesaistīta visa projektā pieteiktā komanda un varbūt arī vēl plašāks loks. Runājot par problēmu jautājumu un komandu, šīs lietas ir cieši saistītas un būtu jāskata kopā. Iespējams, ka kādā brīdī jums varētu rasties jautājums, kā saprast, vai tas ir labs problēma jautājums. Šeit svarīgi uzsvērt, ka problēma jautājumam vai vienkārši izvēlētajai situācijai nav jābūt vērienīgai vai sarežģītai pēc būtības. Tas var būt arī ļoti lokāls jautājums, piemēram, saistīts ar skolas vidi, savstarpējām attiecībām vai skolēnu iesaisti skolas dzīvē. Un te ļoti būtiska loma ir komandai. Mēs tiešām aicinām šo pieteikumu rakstīšanas procesu neveikt vienatnē. Lai cik liels kādreiz būtu kārdinājums kaut ko izdarīt ātrāk un vienkāršāk, lūdzu iesaistiet plašāku skolas komandu, skolēnus, skolotājus, administrāciju un arī atbalsta personālu. Jo daudzveidīgāk ir komanda un iesaistīto cilvēku loks, jo bagātāks un jēgpilnāks būs arī pats problēma jautājumu definēšanas process. Svarīgi, lai šis ir jautājums, kas ir aktuāls pašiem skolēniem un skolas kopienai, nevis tikai teorētiski izdomāts. Lūk. Un turpinot, pastāstīšu detalizētāk par pieteikšanās kārtību. Pieteikšanās tiek plānota divās daļās – rakstiskā un tiešsaistes sarunas formātā. Paredzēts, ka pieteikums sastāvēs no pieteikuma veidlapas Word formātā, un ar pieteikuma veidlapas aizpildīšanu reizē būs jāpiesakās arī tiešsaistes tikšanās laikam. Veidlapa sastāvēs no dažāda veida jautājumiem par jūsu skolu un pieredzi līdzīgos projektos.
bet šeit uzreiz mierināšu jūs, iepriekšēja pieredze nav obligāta. Lai palīdzētu jums sagatavot pēc iespējas skaidrāku un kvalitatīvāku pieteikumu, būs pieejamas arī vadlīnijas, kurās tiks detalizēti skaidrots katras pieteikuma sadaļas saturs un sagatavošanas principi. Vēlos vēlreiz uzsvert, ka pieteikumi netiks vērtēti ar punktiem, procentiem vai jebkādām citām vērtību skalām. Tie visi tiks skatīti līdzvērtīgi. Pieteikšanās veidlapas saņemšu es, un tiešais sarunās kopā ar jums arī būšu es un mani kolēģi. Tāpat arī visu iesūtīto veidlapu izskatīšana un gala lēmuma pieņemšana būs mūsu komandas kopdarbs, kas garantē to, ka pieteikumi tiek skatīti no dažādiem skatu punktiem, lai gala lēmums būtu pēc iespējas līdzsvarotāks. Kā zināsim, ka jāizvēlas jūs? Tuvojoties šīs daļas noslēgumam, vēlos vēlreiz īsi uzsvērt galvenās lietas, ko mēs sagaidām no skolām. Un kas tad palīdzēs saprast to, ka mums ir jāizvēlas tieši jūs. Tātad tā ir motivācija, lai redzam, ka vēlaties šajā procesā iesaistīties un jums tas ir svarīgi. Tā ir arī gatavība iesaistīties, ka jums ir daudzējāda skolas kolektīva komanda un iespēja šo procesu arī reāli īstenot, tāpat arī apņemšanās piedalīties šādā ilgtermiņa projektā. Mēs sagaidām problēmu jautājumu identificēšanu līdzdalīgā veidā, iesaistot skolēnus un skolotājus, kā arī pārējo skolas kopienu. Ja šīs lietas ir klātesošas, tad variet būt droši. Jūsu pieteikums jau tiek veidots ļoti labā virzienā. Un iespējams pats svarīgākais, mēs skatāmies uz potenciālu, nevis uz perfekti izstrādātu plānu jau pieteikšanās brīdī. Pieteikumu iesūtīšana un tiešsaistes sarunu organizēšana ir paredzēta no 17. augusta līdz 25. septembrim. Savukārt no 2. oktobra līdz 21. oktobrim paredzēta rezultātu nokomunicēšana un līgumu slēgšana. Tāpēc aicinām pieteikumu sagatavošanu sākt saulaicīgi, lai jums būtu laiks gan izrunāt idejas, gan iesaistīt komandu un skolas kopienu, kā arī pēdējā diena, 25. septembris, nav paredzēta kā konsultāciju diena, vismaz ar pieteikšanos saistītos jautājumos. Tātad aicinu konsultēties par pieteikumiem līdz 24. septembrim.